Čau! Iepriekšējā video es tev izstāstīju, kas tad ir tā kā augstas vērtības pārdošana, jeb high ticket selling. Šodien runāsim par to, kas tev interesē visvairāk – nauda. Un es tev parādīšu formulu, kura sastāv no kā tad īsti sastāv tā kā šī closera ienākumi. Un lūk, kas ir interesanti, ka ir tikai 1 no 5 rādītājiem, kas ir atkarīgs no tā, cik tu pelnīsi, kur uzstāda darba devējs. Pārējos 4 rādītājus kontrolē tieši tu. Un tieši tāpēc šajā profesijā viens un tas pats cilvēks ar to pašu kalendāru un ar tām pašām darba stundām pēc gada var pelnīt 2 reizes vairāk. Un es tev parādīšu, kā tieši. Un pēc tam parunāsim par to, ko neviens nestāsta godīgi. Laika zonas, angļu valoda un kā īsti izskatās darbs no mājām Latvijā ar klientu štatos. Lecam iekšā. Nu ko, kā tad izskatās reālie closera ienākumu matemātika un kā tu pārvērt savas prasmes reālā naudā? Lūk, ir reālais atalgojuma modelis un struktūra. Closeris saņem tīro komisiju, un tas ir vispopulārākais veids, kā viņi tiek atalgoti. Dažos scenārijos, ja tu esi ļoti krūts vai uzņēmums ir ļoti dāsnas, tu saņem arī kaut kādu bāzi, bet tie ir tādi reāli izņēmumi. Un tu saņem iespējams arī kaut kādas fiksētas sarunas. Ja tu esi seteris, tu esi visticamākais, ka tu saņem fiksētu atalgojumu, jo tu sāc kā seteris. Seteris ir tas cilvēks, kas plāno tikšanās šim closerim. Ja? Un princips šeit ir tāds, ka tu saņem naudu par to naudu, kur tu esi savācis, cash collected, kad faktiski tavu komisiju rēķina nevis no iedomu cipariņiem, par kuriem tu esi vienojies, bet no reālās naudas, kas ir ienākusi konkrētajā uzņēmumā. Un rezultāts strādā kā tavs CV. Respektīvi, nevis tās, cik gadus tu esi kaut kur strādājis, nevis tās, ko tu tur esi darījis vai kādas pasakas tu vari spēt stāstīt, bet reāli to, cik naudas tu esi savācis kādam uzņēmējam, kādā produktā un vēlams, ka tas ir bijis augstas darījumu vērtības pārdošanas sarunās. Un tāpēc arī es stāstu par to, cik es pagājušajā gadā savācu tuvu 1 miljonam. Tas ir arī benchmarks, ko es esmu izdarījis. Lūk, un kāda tad ir šī izaugsmes matemātika? Ja? Kas ir tā ienākumu formula? Tavs sarunu skaits, kurus tu novadi, respektīvi, kas ir tavā kalendārā, reizināts ar to, cik cilvēki ierodās tavam tikšanām, jo ne visi 100% reāli arī ierodās tā kā uz tām sarunām, kuras ir ieplānotas tavā kalendārā. Tad tavs darījumu noslēgšanas procents, jeb tā saucamais closings, jo ar tām spējām, kas tev ir tagad, tu varbūt noslēgsi 1% vai 5% darījumu. Un nekurš katrs uzņēmējs būs gatavs maksāt un dot tev klientus, lai tu tiktos ar viņiem ar tik zemu noslēgšanas procentu, kamēr kāds cits, iespējams, to var darīt ar 30% vai 40% lielumu. Ja? Tad kāds ir vidējais darījums un reiz komisija, ko tu saņem par to, un faktiski tie ir tavi mēneša ienākumi, kurus tu arī saņemsi. Ja? Un te arī tas piemērs, par kuru es runāju, tāds, kurš tikko ir sācis slēgt darījumus, un viņu vidējais noslēgšanas darījums ir 15%, pie tāda paša tikšanās skaita, pie tāda paša show preitja un pie tāda paša vidējā darījuma spējas nopelnīt varbūt ap 6,000, 6,600, ja noslēgts mēneša laikā 11 darījumus. Bet tas pats cits cilvēks tai pašā uzņēmumā, kura darījuma noslēgšanas procents ir lielāks, noslēgs par 10 darījumiem vairāk un nopelnīs dubultā 12,600 eiro. Tāpēc ļoti svarīgi šādās augstas vērtības pārdošanās ir domāt ne tikai par to, cik tev ir sarunas, bet arī par to, kādi cilvēki atnāk tavā kalendārā, kā veiksmīgāk noslēgt šos darījumus, kā man pārdot pakalpojumus, kur ir vērtīgāki, lai es varētu pelnīt vairāk. Un arī, kā es stāstīju iepriekšējā video, domāt par to, ar kādiem klientiem es runāju, no kādiem kanāliem viņi atnāk, un par visām šīm lietām es stāstu un palīdzu šajā YouTube kanālā un ne tikai. Nu, lūk, un tad nākamā lieta, ko es gribu šodien izstāstīt, ir šī geogrāfiskā arbitrāža, ka tu vari strādāt pasaulē, bet reāli dzīvot Latvijā vai arī, es nezinu, Portugālē, būt beachā, sērfot, vai varbūt Āzijā, Japānā, vai vienkārši ceļot, nezinu, būt mašīnā un dzīvot katru mēnesi tā kā citā valstī.
Respektīvi, kas tev ir vajadzīgs starta komplektā, lai tu reāli varētu strādāt, tā kā augstas vērtības pārdošanās. Tev ir vajadzīgs dators, austiņas labas, ar labu mikrofonu, kamera, protams, un internets. Ja? Un nākamā lieta, ja tu gribi strādāt ārzemēs, ja, tad tev ir arī jābūt valodai, protams, neperfekta izruna, izlems to, vai tu varēsi strādāt tur vai nevarēsi. Svarīgā nianse ir, vai tu spēji vadīt sarunu, vai tu spēji apstrāt iebildumus, vai tu saproti metodoloģiju, vai tu saproti, kas pie velna notiek tā sarunas laikā un kā palīdzēt klientam pieņemt lēmumu. Ja? Un tad tu izvēlies, kur tu strādā. Ja tu gribi strādāt ar ASV klientiem, zini, kas man te ir laba ziņas. Tev ir visa diena brīva un tu strādā vakarā. Un pa dienu tu pavadi laiku ar saviem bērniem, jo tu varbūt iespējams pirms tam tu nevarēji to darīt. Vai tu sporto, tu dari jebko. Un vakarā sāc strādāt un tad atkarībā no tā, ar kādu uzņēmumu tu sadarbojies, vai tu beidz tur pusnaktī vai arī nedaudz ilgāk. Ja, ja tu strādā ar klientiem Eiropā vai United Kingdom, tad tavs darba laiks ir tieši tāds pats kā Latvijā. Un, ja tu gribi strādāt ar Austrālijas vai Āzijas tirgu, tad tu vienkārši strādā agri no rīta, tu ļoti agri celies 4-5, bet tad tev visi vakari ir brīvi un tu vari pelnīt. Un kas ir labākā lieta strādājot high ticket sellingā, ir tava dzīves kvalitāte, jo tu vari pelnīt naudu, izdzīvošanas naudu Ņujorkā, kas ir ap $8,000 mēnesī, kas Latvijā ir reāli, nezinu, 3 vai 4 pat algas. Ja? Un, respektīvi, tu pelni naudu, tu tērē tos ienākumus tepat Latvijā, un tad tu vari dzīvot neatkarīgi, tu vari, ceļot, tu vari netērēt laiku braukājot uz darbu, tev ļoti daudz iespējas paverās, jo faktiski tu vienkārši esi pats sev boss. Un ar ienākumiem, kas ir ārzemē, esot blakus saviem līdzcilvēkiem, tepat Latvijā vai jebkurā citā vietā, kur tu gribi dzīvot. Šī matemātika ir reālā attālināta darba realitāte. Bez filtriem, un tagad ir palicis pēdējais un patiesībā svarīgākais jautājums. Vai tas vispār ir priekš tevis un ko šī profesija tad īsti prasa? Ja ne diplomu un ne pieredzi, tad kas notiek, ja tu apgūsi šos prasmes, bet šis high ticket pārdošanas ceļš nav tavējais? Man te ir neliels spoilers. Šai prasmei nav tāds scenārijs, kuru apgūstot, tu vari būt zaudētājs. Un nākamajā video es tev parādīšu 3 ceļus, kur potenciāli šīs zināšanas tevi var aizvest. Un tas būs šīs sērijas, 3 video sērijas pēdējais video, kur es noslēgšu šo sēriju un izstāstīšu vēl visu pārējo, kas tev potenciāli būtu jāzina. Tāpēc tiekamies pēc nedēļas. Čau!